Labvakar un jaunums sportā, un to notikumu šodien ļoti daudz. Šodien Šveicē sākās pasaules čempionāts hokejā. Pirmās divas spēles jau aizvadītas. Kanāda uzvarēja Zviedriju ar 5-3 un Somiju Vāciju ar 3-1. Apakšgrupā Cīrihē, kur arī spēlē Latvijas, Somija pret Vāciju jau 9. minūtē 1-0 Somiem, Lundēls vairākumā. Otrajā periodā nekas nemainījās. Beigu periodā Somi vēlreiz izmantoja vairākumu 2-0, jau pieteikums uzvarēja, un Somi to arī nosargāja, kaut beigas spraigas un uzvar Somijā ar 3-1. Friburā B grupas pirmajā spēlē tikās divas varenas komandas – Kanāda un Zviedrija. Pirmie vārtus guva kanādieši jau 3. minūtē Tavares, vēlāk Zviedru vārtu guva Nedzina pēc perioda 2-0 Kanādai. Otrajā periodā Zviedri panāca neizšķirt 2-2, pirms beigu trešdaļas vēl katrai komandai vārtu gūmus un 3-3. Bet no beigās Kanāda guva 2 vārtus un uzvarēja 5-3, Zviedri nespēja vēlreiz atgūties. Un jau no šodienas katru vakaru hokejā apskati kopā ar ekspertiem LTV 7, katru vakaru 23:50, un šovakar pirmajā apskatā eksperti Rihards Marenis un Sandijs Semjonovs. Bet Latvija pirmo spēli, kā mēs zinām, aizvadīs rīt Cīrihē pret mainieti Šveici. Šodien pēdējais nopietnais treniņš. Kāda ir atmosfēra, kāda jaunuma no Cīrihas ziņo Matīs Timofejovs. Latvijas izlases vakars lidoja spēļu arēnā, bet dienu pirms pirmās spēles pret Šveici treniņu aizvadīja treniņu laukumā. Uz ledus šodien nedavās aizsargs Arvils Bergmans un iepriekš otrajā maiņā spēlējušais uzbrucējs Renārs Krastenbergs. Vairām iemeslu nav iepriecinoši un skatīsimies tālāk. Abiem vienādas kaut kāda veselības vaina? Dažādas traumas. Ne traumas, jā, nosauksim to pa traumām un skatīsimies, kā tas ies tālāk. Šoreiz Latvijas izlases sastāvā ir 7 debitanti. Rīt par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kas devies uz ledus pasaules čempionāta spēlē, var kļūt U18 izlases līderis, uzbrucējs Olivers Mūrnieks. Rīt viņš būs 17 gadus un 289 dienas vecs. Labas sajūtas, protams, mazliet nervos būšu pirms spēles, bet ja tagad jāgatavojas, jāskatās, ko šveicieši darīt, un galvenais nesāk pārdomāt daudz, vienkārši jāspēlē hokejs. Ātrums mums ir ļoti labs. Cik es biju dzirdējis no citiem, un arī skatoties, protams, kontras, tās saucamās, ja es domāju, cik mums te momenti izveidosies, ir jābūt realizācijai, ir jāmet iekšā tie, kas būs. Spēle pret Šveici rītvakar 21:20, bet no 20:30 LTV 7 ēterā būs vērojama hokeja studija. Matīs Timofejovs un Normunds Pavlovskis no Cīrihas, Šveicē. Un tagad basketbols. Latvijas basketbola līgā šovakar 4. fināla spēle Valmiera izbraukumā pret Ventspili. Sērijā bija 2-1 un Valmierai solis līdz uzvarai, līdz titulām, un spēle pirms minūtēm 7-8 arī beidzās ar Valmieras uzvaru 92-89. Un Ventspils hallē ir arī Raimons Gekišs. Mēs tagad vēl gaidām, kā saka, tur gaida cilvēki apbalvošanu. Valmierai tātad 3 tituli, visi iespējamie šogad, kas ir Igaunijas Latvijas līgā, Latvijas kausa čempionu tituls. Tieši kāpēc, tavuprāt, kāpēc Valmiera un tieši kāpēc uzvarēja arī šovakar? Sveicināts skatītājs, sveiki Māri no Kurzmas krasta. Šobrīd varam redzēt, šis kauss jau pēc neilga brīža nonāks Valmieras rīcībā. Un, ja godīgi jāsaka, tad tieši pelnīt uzvaru, ņemot vērā gan arī sastāv priekšrocības un arī kā cīņa ritēja. Visas sērijas, lai gan ne tikai šajā spēlē, bet visu cīņu, protams, arī Ventspilniekiem, kas par spīti problēmām garajā galā cīnījās ar viesleģionāru palīdzību Šeltonu Kešu. Turējās spēlē, tīpaši pirmajā puslaikā veica 19-4 izrāvienu. Ieguva relatīvi drošu pārsvaru, tomēr problēmas pie savu, pie pretinieka groza. Bumbu daudzkārt nekrita grozā, kad jau praktiski bija trāpīts šajā groza stīpā, vairāk kārt izkrita. Un pašā izskaņā, kad izdevās par spīti, iespējams arī no Valmieras kādam nedaudz zemākiem punktam iegūt pat 4. ceturdaļā 10 punktu pārsvaru. Tomēr Valmiera veica 16-2 izrāvienu. Dažas sekundes palika līdz mača beigām, +1 Valmierai. Iespēja
Ventspilsniekiem pat izraut uzvaru, tomēr neizdodas nosargāt savu grozu. Valmiera iegūst jau 2 uzbrukumu tiesu, un tieši šī cīņa arī ar saviem leģionāriem un kopumā sabalansētāku sastāvu arī ļauj skatīties šobrīd no Valmieras pozīcijām uz kausu, un izcilā atmosfērā Valmiera izcīna 3. kausu, 3. čempionu tituls, bet savus tituls, Latvijas tituls vissvarīgākais. Jā, paldies Raimondam par šo vēstījumu un, protams, pat zelta medaļu, arī kausa pasniegšana vēl plašāk un intervijas būs nakts ziņās. Šovakar viena spēle bija Latvijas futbola virslīgā, ļoti rezultīva Grobiņa pret Tukumu neizšķirts 3-3. Bet Romas tenis turnīrā šodien pusfināls vīriešiem un Kaspars Rūts pret Lučiano Darderī bija 4-1 Rūda labā, tad sākās ilgstošas lietas, bet beigās spēle pabeidz un Norvēģiem arī uzvara 6-1, 6-1. Vakar vēlajā spēlē Spānis Martins Landalusse, Daniels Medvedjevs 6-1, 4-6, 5-7 un pusfināls Medvedjevam pret Janiku Sineru. Sievietēm Elīna Svitolina, Niga Sjontek 6-4, 2-6, 6-2 un fināls ukrainietē pret Koko Golfu. Rafels Nadals Maļorkā apmeklēja savu muzeju atklāšanu. Viņš 4-kārtējais Roland Garros čempions, 5-kārtējais Devis kausa ieguvējs, olimpiskais čempions un viss šīs relikvijas izstādīts muzejā. Cīņā par Stanley kausa hokejā Buffalo Montreal 3-6, tagad visā sērijā 3-2 vadībā jau Canadiens. Anaheims Ducks, Las Vegas Golden Knights 1-5 un sērija ir galā. 4-2 uzvarēja Las Vegasa, konferences fināls pret Colorado. Spānijas basketbola līgā Baskonija Mursija 87-80, Rodions Kurucs 18 minūtēs gūl 2 punktus, komanda pakāpās uz 4. vietu līgā. Un vēl par gaidāmo lielo Rīgas maratonu šīs nedēļas nogalē, par to tad vēl Andris Auziņš īsumā. Rīgas ielās nākamās 2 dienas 36. reizi valdīs 45,000 skrējēji no 120 pasaules valstīm. Rīgas maratons spējas pulcēt ļoti augstu līmeņa atlētus, kuri augs uzstādīt jaunus sacensību rekordus. Svētdien, kas ir spējīgi noskriet zem stundas pusmaratonu, tāda mums būs 4 gabali. Atgriežās abi 2 pagājušā gada uzvarētāji maratonā, tātad gan kungiem, gan dāmām. Latvijas rekordists 10,000 metros Artūrs Medveds nedēļas nogalē cerē uz Latvijas rekordu jūdzes skrējienā. Svētdien Artūrs plāno skriet arī 10 kilometrus. Diemžēl visu nedēļas noslimoju, un pa startu es izlemšu tikai rīt no rīta, vai skriešu vai nē, bet es domāju, ka skriešu. Jūdzē, es domāju, vienalga varēšu uzstādīt Latvijas rekordu, bet cik ātri es nezinu. ASV dzīvojošais Medveds pirms 2 gadiem laboja 58 gadus veco Latvijas rekordu 10,000 metru skrējienā. Jā, tāda jaunuma šodien sportā un tad Toms Brits par gaidāmo laiku brīvdienās. Vislabāk!